doktora disertāciju. Viņš saka, tad, kad viņam uzliek tās 30 minūtes dienā, viss pārējā laikā atpūties. Un viņš viņam pieprasīja, ka viņš nedrīkst strādāt vairāk kā 5 stundas nedēļā uz to disertāciju. Un nedrīkst vairāk kā 5 stundām kopumā. Bet viņš saka, 30 minūtes dienā pilnīgi ok. Un kas notika, kad viņš 2 nedēļās izdarīja vairāk nekā pa gadu? Tajā brīdī, kad viņš sāk koncentrēties un tikai to darīt. Idejiski jā, bet tas prasa arī tehnisku darbu. 3 minūtes viena referents. Kas tad? Tas ir 3 minūtes viena referents, labi, referents. Nē, labs, tur ir daudz. Nē, tur ir koncentrācija iekšā, un tajā brīdī, kad cilvēki to sāk darīt, viņi saka, to, ko viņi varbūt mēnešiem darīja, viņi tagad izdarīja 10 minūtēs. Tāpēc, ka bija kā koncentrēšanos un pārējo noņem nost. Tad nākamais ir uzstājums, kas viņam ir, kad vismaz vienu dienu nedēļā jāatstāj atpūtē. Ko viņš saprot ar atpūtu? Tā, ja ko, kas tev ir atpūta. Recreation, angliski, ja. Tas nenozīmē, ja tev ir atpūta visu dienu gulēt, tad, ja kādam ir atpūta sportot, un tas ir veids, kā viņš atpūšās, tās, ja kādam ir atpūta aiziet uz pirku vai spā, vai pastaigāt ar jūru, tā, kas tev ir atpūta. Tad vienu dienu tu vēl atpūta. Tas no 5 vai 7? Mēs tā nedēļu runājam par 7. Bet kas notiek, ja cilvēki, kas ir tajā vilcināšanās iekšā, tur jau tā, viņš vilcinās, un sestdien arī paiet tajā zīmē, jo viņš laika jūtās vainīgs, ka viņš daudz ko nav izdarījis. Un viņš nevar attikt. Un šeit saka, nē, tu vienu dienu aizmirst to visu un atpūties, tas tu esi nopelnījis. Ja tu esi 30 minūtes nedēļā strādājis, tad tu esi, vai dienā, ja? Tad tu esi nopelnījis. Pirms izlemt par atpūtu vai kaut kādām sociālām ar mums saistībām aktivitātēm, veltiet laiku atkal 30 minūšu darbu sesiju. Pirms izlēmums. Jā, pirms izlēmums. Vispirms sesija, un tad ir atpūta un vispārējā. Un, protams, ir svarīgi fokusēties uz sākšanu. Sāk to darīt. Turpiniet uzsākt, tāds vēja pabeigšana notiks pati no sevis. Nekad nepārtrauciet strādāt, kad esat ieplānojuši to 30 minūšu sesiju. Vai arī sesijas beigās. Tad viņi jānovat tās 30 minūtes līdz galam, patīk vai nepatīk. Vai esam noguruši vai nē. Un šeit ir tas uzstādījums, kad piespies sevi vēl vienu soli. Tas arī droši vien dzīvē ir bijis kaut kādi pārbaudījumi, vai, nezinu, tas var būt sports, tas var būt arī kaut kur pārgājiens, vai kaut kur jūs izdomājat iet ar kājām un saprotat, kad bija plānot 3 km izrādās, tur ir vēl. Un tad ir tā sajūta, es vēl vienu soli, labi, es noiešu vēl, un tad līdz turieniem. Bet viens tikko tā nokļūt. Jā, tieši tā. To tev nevajadzētu minēt. Nē, viens noviet. Bet tas ir cits stāsts. Bet šeit piespies sevi, aiziet līdz galam, izdarīt to, piespies sevi. Jo, kas atkal notiek, tajā rezultātā bieži kaut vai daļais risinājums, bet viņš var parādīties, ka tas daļais risinājums, jo es saku, tas ir tas laiks, kas man jānoprast. Un man jāpaiet vēl viens solis, un man jāizdara. Tas ir tajās 3 minūtes. 3 minūtes. Tas ir 20 minūtes gribās sevi atalgot, nē. Tu ej līdz galam. Nē, tu saproti, ka tu esi uzstādījis labu uzdevumu, ka esi atrisinājis 11, bet tu tad risini nākamo vai strādā pie tā, jo tu esi nolēmis, šis ir bloks. Un, protams, kas notiek tālāk, tad tālāk jums ir šis saraksts ar ārpus lietām. Ko jūs sākat darīt, tad, kad ir šie bloki? Ko jūs sākat darīt? Jūs sākat, tev bija 3 minūšu bloks. Te bija. Ja. Un es sāku aizkrāsot viņu. Papildus tam, ko es esmu vēl sarakstījis. Un nedēļas beigās jūs varat pastīties, cik daudz faktiski jūs vēl laiku veltījāt darbu. Tā pa īsti. To uzdevumu veikšanu vai projektu.
šo priekšnieku. Neplāns. Saņems nealgu. Bet tā ir iespēja, jūs varat izlēmt, vai tas izklausās interesanti, jūs varat uzspēlēt to spēli. Kā tas ir? Kaut arī neplānā jātur. Mēs izdarām, Kas? zvani visu dienu. Kas tad? Kaut kam jau jāsaka, nē, arī neplānā. Nē, nu mēs runājām, ka tas arī dara, ar ko tu sāc. Bet tev jau vismaz 1-30 minūtes ir, tad jau tu teiksi, nē, zvanīju. Ja? Vismaz 30 minūtes tev jāpasaka, nē. Bet tev var būt 3-30 minūtes dienas laikā, vai 4-30 minūtes. Un tad tie bloki aizkrāsos. 2 nedēļu laikā lietojot neplānu, jums būs lielāka izpratne par saviem darba paradumiem. Lietojot šo neplānu, jūs vairāk sapratīsiet, kad jūs atliekat, kad jūs neatliekat, cik tad daļa. Ja? Bet viņš maina daudz lietas. Jūs iespējams esat aizņemtāks nekā domājāt. Noteikts dienas ir mazāk produktīvas nekā citas. Un tas ir normāli, dēļ bioritmiem un vispārējā, kas ir notiek. Un ir tikai jums dienas, ka jums jāsamazina prasības pret sevi. Mums savlēc iekšā tik daudz citas lietas, ka mums jāsamazina tās prasības stūri un mums jārisina citas, varbūt tādākas lietas. Realistiskāks laika plāns, 30 minūšu, vismaz 30 minūšu kvalitatīvs darbs. Veiksmes pieredze par 30 minūtēm, tas nozīmē, ka es varu arī vēl 30 dienu. Paša noteikti gala termiņi, un kas notiek, sāk atrasties papildus brīvais laiks, ja mēs koncentrēti sākam strādāt, mēs vairāk spējam paveikt. Bet tas ir tas, ko autors arī rakstot, daudz cilvēku vairs ierauga, kad koncentrēties uz tam bloku, izrādās, ka var paveikt daudz vairāk nekā, kaut kad viņš izsijājās un īsti mēs nepatēt. Un tad sakrājās daudz sīku vietu, kas atkal gražās klāt. Par vadīt, ko darīt ar tiem, kas vilcinās jūsu komandās. Jo es zinu, ka te vēl dar vadītāji. Ko ar tiem darīt? Pirmais, norādiet uz iespējām drošību un apzināšanos, un lai viņi apzinās, ko viņi var paveikt. Tad šeit ir svarīgi nespiest virsū uz šiem cilvēkiem. Jo disciplīna un spiešana atkal neko nepalīdzēs, jo mēs saprotam, tas ir psiholoģiski. Tas tikai dzērniņus dziļāk iekšā nekas nenotiek. Tad izvairīties no kritizēšanas. Ja? Un fokusējieties uz to, lai viņi iesāk. Kaut vai uz vienu mazu soli, lai viņi iesāk. Ja? Vienoties ar viņiem nevis par to visu lielo, bet kas ir tās pirmais solis, ko tu varētu izdarīt. Viens solis. Šis un šis. Ok, tad izdar šodien šo. Būs labi. Un nākamā dienā vēl. Faktiski atkal tad, kad viņi iesāk un sāk darboties, tā pārliecība pieaug un mēs spējam labāk darbot. Protams, ir svarīgi tātad dodiet savai komandai zinām, kuras ir galvenās šī brīža prioritātes. Jo bieži vilcināšanās ir tāpēc, ka mēs tad īsti nesaprotam, ko tad mums darīt. Mums uz ogri braukt vai uz Ventspili. Kur mums doties? Izmantojiet startmērķus un gala termiņus, lai būtu lielāks sasniegums sajūta. Tad uzstādiet startmērķus tiem, kas vilcina. Jo, ja tas projekts ir liels, viņiem vajag to apbalvojumu, viņiem vajag to sajūtu, kad mēs esam 3 soļus paspēruši, un tas ir ļoti labi, mēs virzamies uz priekšu. Ja, tad dod lielāku pārliecību, atkal lielāku pašapziņu, un viņi var drošāk iet tālāk. Slavējiet pirms, dodiet rekomendācijas, kā vajadzētu kaut ko mainīt vai kaut ko uzlabot. Paslavējiet, ka pasties, tas ir izdarīts super. Un tās lietas, kas ir izdevās, ļoti labi. Tad mēs esam pagājuši tālāk. Un, protams, fokusējiet atgriezienisko to saikni uz to mērķi, kas mums jāsasniedz. Tas ir svarīgs. Bet tur nedrīkst spiest, nedrīkst, tas spiediens kā tāds mums nepalīdzēs. Protams, jūs varat iet šo ceļu, bet tas nepalīdzēs padarīt šo cilvēku efektīvāk. Jo atkal ir tā baļa sajūta, kas traucē. Tā. Tas par šo grāmatu.